Pagājušajā svētdienā saules mačus mūsu trasē aizdīja folkreisisti. Lai arī šai sacensībai bija viens Zemgales un Latgales kausa izcīņas status, spraigu sižeti bija cik uziet. Piemēram, fināls bija drāmas cienīgs un situācija trasē mainījās ik pēc apļa. Pārliecinošākais sniegums bija tikai Rudolfam Boganam. Jau priežocienos būdams spēcīgākais, viņš fināla sākumā atradās 2. vietā aiz Guntaru Gabrāna. Tomēr 3. aplī viņš uzķēra Gabrānu kļūdu un viņu apdzina, tiekot pie pirmās uzvaras folkreisā. Gabrāns nemācījās no kļūdām un nesavaldot auto, paspēlēja 2. vietu Renāram Ēķim. Tā kā Bogans un Ēķis vairs nebija noķerami, uzmanība tika pievērsta 3. vietai. Henrijs Grūbe no tās ātri atvadījās. Motora defekta dēļ viņš palika lēns līdz izstājās. Šo vietu ieņēma Gabrāns, lai gan uz to tīkoja Raivis Riekstiņš. Raivim, nekontrolējami braucošo Gabrānu, nācās taranēt, aizcirstas priekšā durvis. Kad kustība tika atsākta, 3. vieta Riekstiņam bija izsprukus no rokām. Tika mēģināts ko saglābt, taču patraucēja priekšā braucošais Edgars Brēde. Tur gan nelāgi izrīkojās Riekstiņš, un Brēde palika vēkšpēdus. Tādējādi tik viss cerētajā 3. vietā ierindojās Normans Tūtars, lai gan līdz pat pēdējiem brīdim viņu apdraudēja druva. Vien kļūdas dēļ 3. robā iespraužot 1. nācās vairāk kārtējiem Latvijas čempionam druvam atzīt, ka uz 3. vietu viņam necerēt. Starp citu, kāda vēl tik notikuma nenorisinājās pēc fināla. Riekstiņš, lai arī izstājies ar sajūgu defektu, tika diskvalificēts par izraisīto sadursmi ar Brēdi. Renārs Ēķis atkal šķīrās no nesen iegādātā spēkrata. Tās nu nonāca Sanda Džeriņa rokās, bet pašu Ēķu ģimene bez folkreisā ierastās pārdošanas procedūras tika pie Riekstiņa auto, jeb jau savu vecā labā spēkrata. Mūsā tika aizdīta arī iebrauciena autokros klasē. Šajā papildus izrādē vienā maisā sabāžot visdažādākā līmeņa tehniku. Te pārliecinoši pirmais bija Jānis Vanaks, bet aiz viņa kā otrais Ritvars Zobens. Toties par 3. vietu sīvi spēkojās kā Edgars Galnovskis, Tainars Kenigsbergs. Vienam otru bakstot, priekšā tika palaists Inters Krēvits, sacīkšu debitants, un pēc šādi Galnovskis nespēja atrast kopīgu valodu ar Kenigsbergu. Līdz beidzot pēc tīšām sadursmēm viņš izstājās ar aizlaustu pusesi, bet Kenigsbergs saņemot diskvalifikāciju par iesaistīšanos divcīņā ar Galnovski.